2010. gada 31. decembrī Džona P. Vīlera trešmie augsta līmeņa Pentagona konsultanta un aizsardzības aprindu iekšējā loka cilvēka līķis tika atrasts izmests Delavēras atkrituma poligonā. Nav aizdomās turamo, nav motīva. Vienkārši traģisks, nelaimīgs gadījums. Vai tomēr tā bija? Jo, ja paskatās tuvāk, Vīlers nav vienīgais. Visā ASV aizsardzības pētniecības un attīstības pasaulē inženieri, pētnieki un iekšējā loka cilvēki turpina mirt vai pilnībā pazust dīvainos apstākļos. Bet jo dziļāk tu ieskaties, jo grūtāk tam noticēt. Tāpēc tagad jautājums nav tikai par to, kā viņš nomira, bet arī par to, vai šīs nāves ir saistītas un kas vēl varētu būt aprakts kopā ar tām. Pirmā nodaļa – Poligona konsultants. Džons P. Vīlers III praktiski piedzima kā īstenis savējais. Viņš piedzima militārā ģimenē, absolvējis West Pointu un vadīja karavīrus ASV Nike Hercules raķešu bāzē. Viņam bija juridiskie grādi Hārvardā un Jeilā. Viņš strādāja kā sistēma analītiķis aizsardzības ministra birojā, bija aktīvists, vecākais plānotājs Amtrak un jaunākais štāba virsnieks Pentagonā. Droši var teikt, ka viņa CV bija iespaidīgs, bet te sāk kļūt interesanti. No 2004 līdz 2008 gadam Vīlers strādāja tieši līdzās augstākajai aizsardzības vadībai, sniedzot padomus par iepirkumiem, loģistiku un enerģētiku Pentagonā un gaisa spēkos. Tas viss ļāva viņam iegūt darbu Mitre korporācijā, federāli finansētā organizācijā, kas strādā pie aviācijas, aizsardzības sistēmām, kiberdrošības un daudz kā cita, bieži vien aizkulisēs lieliem valdības projektiem. Ja Džons Vīlers III nebija ASV aizsardzības tehnoloģija pukstošā sirds, tad viņš noteikti bija viens no svarīgākajiem orgāniem tai līdzās. 2010. gadā viņš savam titulklāstam pievienoja vēl vienu satraucošas un noslēpumainas slepkavības upuris. Zināmā mērā cilvēki bija pieraduši sagaidīt dīvainas lietas no 66 gadus vecā Vīlera. Viņš bija ekscentrisks cilvēks, kurš dzīvoja uz pilnu klapi, šķietam izmantojot katru viņam piedāvāto iespēju. Taču viņam arī tika diagnosticēta bipolāri afektīvi traucējumi, un 2004. gadā viņš šī iemesla dēļ tika ievietots slimnīcā. 2010. gada decembra beigās šķita, ka visas viņa lielākās problēmas ir jau pagātnē. Viņš bija svinējis Ziemassvētkus kopā ar ģimeni, pirms apgalvoja, ka viņam pirms jaunā gada darba dēļ ātri jāaizbrauc uz Vašingtonu. Nākamreiz, kad kāds viņu redzēja, tas vairs nebija klātienē. Tas bija graudainā saraustītā video novērošanas kameru ierakstā, pēc tam viņu vairs nekad neredzēja. Kad Vīlers ieradās savā īpašumā Delavērā, vienā no vairākām viņam piederošajām mājām, viņa uzvedība sāka mainīties tādā veidā, kas vēlāk tikai padziļināja noslēpumu ap viņa nāvi. 28. decembrī Ņūkāslā, Delavērā, vīrietis, par kuru uzskatīja, ka tas ir Vīlers, tika redzēts metot kaitēkļu apkarošanas dūmu bumbas kaimiņu īpašumā. Tas nebija nejauši. Viņš jau vairākus gadus bija iesaistīts juridiskā strīdā ar šo pašu kaimiņu, apgalvojot, ka viņa būvniecība aizsedz viņam skatu uz Delavēras upi. 29. datumā viņa stāvoklis šķiet bija vēl vairāk pasliktinājies. Viņu redzēja novērošanas kameru ierakstos pie autostāvvietas, kur viņš izskatījās acīmredzami satraukts. Viens no viņa apaviem bija saplāsts, un viņam mugurā nebija mēteļa. Viņš teica autostāvvietas darbiniekam, ka viņam vajag sasildīties pirms samaksāt par stāvvietu, taču viņa automašīna patiesībā bija novietota pavisam citā stāvvietā, jūdžu attālumā. Visos drošības kameru ierakstos viņš izskatās nervos un nobijies, kā cilvēks, kurš domā, ka viņu novēro. Viņš apgalvoja, ka viņa portfelis ir nozagts, un autostāvvietas darbinieks, kurš ar viņu runāja, vēlāk apgalvoja, ka zināja, ka kaut kas nav kārtībā. Vēlāk viņš lūdza savam farmaceitam aizvest viņu uz tuvāko dzelzceļa staciju. Kad farmaceits piedāvāja vienkārši izsaukt viņam taksometru, Vīlers aizbēga. Kaut kas lika viņam ticēt, ka viņš nevar uzticēties nevienam. Varbūt, zināmā mērā, viņam bija taisnība. 30. decembrī 8:00 no rīta. Vīlers iestrēpuļoja Subway izskatoties netiesu un nolaists. Viņš nopirka kafiju un aizgāja. Neilgi pēc tam viņš apmeklēja kādu advokātu biroju un acīm redzam centās slēpt savu seju no drošības kamerām. Viņš mēģināja dabūt transportu uz Filadelfiju no kādas mazo uzņēmumu administrācijas biroja. Pēdējo reizi viņu redzēja starp 8 un 9 vakarā. Tajā naktī viņš klīda pa Vilmingtonas centru un pilnīgi nejauši tika nofilmēts novērošanas kamerās. Viņa ķermeni iemeta komerciālajā atkrituma konteinerā, un tas netika atrasts, līdz konteineru iztukšoja kopā ar atkritumiem Čerijas salas poligonā Vilmingtonā. Hals Brauns, medicīnas eksperta biroja vietnieks, apgalvoja, ka Vīlera nāves cēlonis bija necaururbjoša trūla spēka trauma virs kakla. Autopsijas ziņojumā tika norādītas arī plašas ķermeņa traumas. Citiem vārdiem sakot, tā nebija dabiska nāve, un to nevarēja viegli izskaidrot. Mums ir atbildes uz to, kā, kur un kad, bet atbildes uz to, kas un kāpēc, joprojām biedējoši paliek neatbildētas.
No visparastākā un traģiskākā skatpunkta. Vai acīm redzami satrauktais un ar savu tiešumu slavenais Vīlers vienkārši sastapa nepareizo svešinieku mānijas stāvoklī, tika piekauts līdz nāvei un iemests atkritumu konteinerā. Kad viņa līķi atrada, viņam joprojām bija pulkstenis un dārgais izlaiduma gredzens, tāpēc laupīšanu varēja izslēgt kā saprātīgu slepkavības motīvu. Ja vien viņam neatņēma kaut ko nenovērtējumu, bet viegli nepamanāmu, zināšanas, kas bija ieslēgtas viņa smadzenēs un uz visiem laikiem pazustu, ja viņu piemeklētu nelaimīgs liktenis. Tikai dažas dienas pirms šī notikuma viņš bija nosūtījis e-pastu savam draugam Ričardam Redēzam, kurā pauda bažas, ka viņa prāt ASV nav gatavas gaidāmajiem kiberkara draudiem. Kas viņu padarīja tik pārliecinātu? Vai Vīlers bija redzējis kaut ko tādu, ko viņam nevajadzēja redzēt? Vīlera ģimene izsludināja $25,000 atlīdzību par jebkādu informāciju, kas palīdzētu atklāt viņa slepkavību, taču neviens nekad nepieteicās. Viņa sieva Katrīna Kleisa intervijā žurnālam Slate izteica minējumu. Es domāju, ka iespējams neviens nav pieteicies atlīdzībai, jo viņi jau ir samaksāti. Tas, kā viņi atbrīvojās no līķa, ir brīnums, ka vispār kāds to atrada. Man tas izklausās pēc profesionāļa. Tomas Makineris, atvaļināts gaisa spēku virsnieks, saka to pašu, norādot, cilvēks ar tādu pieredzi, iespējams tā bija ļaunprātīga rīcība, lai iegūtu dažus no viņa noslēpumiem. Kā rakstīja viens laikraksta virsraksts, kiberkara eksperta, kurš tika noslapkavots, līķis atrasts atkritumu poligonā. Ir vilinoši jautāt, vai darbs, ar ko nodarbojās Džons P. Vīlers III un slapenā vide, kurā viņš darbojās, varētu būt saistīti ar to, kas ar viņu galu galā notika. Šāds jautājums pats par sevi varētu šķist spekulatīvs, un ja šis būtu atsevišķs gadījums, tas arī tā paliktu. Bet tā nebija. Otrā nodaļa – Marconi grupa. Cilvēki, kuri cieši sadarbojušies ar valdību tehnoloģiju projektos, īpaši saistībā ar dzinēju izstrādi, nav sveši tam, ka viņi piedzīvo dīvainas un vardarbīgas nāves, pat tad, ja šīs nāves nevienmēr atbilst tam, ko par viņiem zinām. Tas ietver arī sarakstu, kas sāka cirkulēt internetā, kurā minēti 25 zinātnieki, kuri 8 gadu laikā, no 1982 līdz 1990 gadam, gāja bojā būdami kaut kādā veidā saistīti ar bēdīgi slaveno zvaigžņu karu aizsardzības programmu. Šis gadījums ir pazīstams kā GEC Marconi zinātnieku nāves incidents, nosaukts pēc uzņēmuma, kurā viņi strādāja. Doktors Keits Bowdens, vecākais datorzinātnieks šajā projektā, bija pirmais pēc kāda sabiedriska pasākuma Londonā ap 1982. gada. Braucot mājās, viņa automašīna zaudēja vadību, šķērsojot tiltu, noslīdēja lejā pa uzbērumu un iebrauca pamestā dzelzceļa teritorijā. Viņš gāja bojā uzreiz sadursmes brīdī. Viņa sieva un advokāts nekad nepieņēma oficiālo versiju, ka tā bijusi braukšana dzērumā. Tas bija tik neraksturīgi parasti apdomīgajam doktoram Bowdenam, ka viņa bāžas drīz tika noliktas malā. 1985. gadā radara tehniķis Rodžers Hills mira no savas bises šāviena, bet bijušais GEC darbinieks Jonathans Vošs izkrita pa sava viesnīcas logu. Starp citu, viņš bija uzticējies draugiem un tuviniekiem, ka baidās par savu dzīvību nezināmu iemeslu dēļ dienās pirms savas nāves. Līdzīgi kā ilgstošās bažas, ko izteica Džons Vīlers. Taču nāves gadījumi kļuva vēl dīvaināki un biedējošāki. 1986. gadā 24 gadus vecais datoru vadības sistēma ģēnijs Vimals Dažibhai nokrita no piekares tilta pāri Eivonas upei, krītot 101 metru dziļumā. Ir viegli domāt, ka tas varētu būt traģisks rezultāts, kad ģēnijs tiek nostumts līdz robežai spiediena dēļ, taču tas neizskaidro faktu, ka viņa bikses bija novilktas līdz potītēm, un vienā no viņa sēžamvietām bija redzama acīm redzama adatas dūriena brūce. Taču kaut kā tas šķiet salīdzinoši mazāk šokējoši salīdzinot ar Aršada Šarifa nāvi tajā pašā gadā. Šis satelīta uztveršanas šķīvju pionieris uzvedās neticami dīvaini dienās pirms savas nāves, taču nekas nevarēja sagatavot nevienu tam, kas notika tālāk. Viņš apsēja virvi ap kaklu, apvieto ap koka zaru un otru galu piesēja pie savas automašīnas aizmuguras. Vismaz tā teikts oficiālajā ziņojumā. Un tieši tas, kā izskatījās nozieguma vieta ar nociesto zinātnieku, kurš sēdēja savā automašīnā, lika izmeklētājiem acīmredzot piekrist šai versijai. 1987. gadā vēl 2 pētnieki tika nogalināti aizdomīgi līdzīgos apstākļos – Ričards Pju un Marks Visners, abi strādāja aizsardzības ministrijā. Abi tika atrasti ar sasietām kājām un plastmasas maisiņiem pārvilktiem pāri galvai, kas viņus nosmacēja. Abos gadījumos, kas notika ar vairāku mēnešu starpību, tiesu medicīnas eksperts paziņoja, ka šie incidenti ir, citēju, seksuāla negadījuma rezultāts. Johns Britons, Davids Skills, Trevors Knights, Peters Pīpels un Andrew Halls – visi zinātnieki, kas bija saistīti ar aizsardzības ministriju vai Marconi, šajā periodā savās mājās mira no oglekļa monoksīda saindēšanās. Interesanta neuzmanība tik profesionāliem un piesardzīgiem vīriešiem kā viņi. Dīvainās un vardarbīgās nāves turpinājās arī 80. gadu beigās.
1987. gadā Deivids Sens ar lielu ātrumu ar savu automašīnu ietriecās tukšas kafejnīcas fasādē, kas uzliesmoja. Mašīnā kopā ar viņu atradās vēl 2 papildu benzīna kannas. Maikls Beikers, Džordžs Kuntis un Stjuarts Gudings arī gāja bojā dīvainās autoavārijās. Deivids Grīnhols, vēl viens aizsardzības nozares darbinieks, tajā pašā dienā, kad gāja bojā Gudings, nolēca no tilta. Viņš nomira dažas dienas pēc notikušā, bet, kad bija pie samaņas slimnīcā, apgalvoja, ka viņam nav ne jausmas, kas notiek. Gan Alistairs Bekhams, gan Džons Ferijs tajā pašā mēnesī nomira no pašu izraisīta elektriskās strāvas trieciena. Un vienīgā sieviešu dzimuma zinātniece nāves sarakstā Šonija Vorena 1987. gadā piedzīvoja īpaši šausminošu nāvi. Viņa tika aizbāzta mute, ap kaklu uzmests cilpa un noslīcināta seklā ūdenī, ko izmeklētāji tajā laikā pasludināja par pašnāvību. Vairāk nekā 30 gadus vēlāk, 2021. gadā, par šo noziegumu tika arestēts sērijveida likumpārkāpējs. Ņemot vērā visu ap šo notikumu notiekošo neprātu, ir grūti kādu vainot par skepsi attiecībā uz jebkādām oficiālajām detaļām šeit. No pirmā acu uzmetiena tas sāk izskatīties pēc vienas satraucošas likumsakarības. Laikmeta, kurā vairāki ar aizsardzību un aerokosmisko nozari saistīti zinātnieki gāja bojā dažādos apstākļos, bez vienojoša izskaidrojuma. Taču ar to viss nebeidzās. 3 nodaļa nāves zonas karte. Kad uz Amerikas Savienoto Valstu kartes atzīmē 11 atrasto līķu vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, uzreiz sāk parādīties daži datu kopumi. Šie gadījumi nav nejaušs iedzīvotāju sadalījuma rezultāts. Mēs redzam 3 atšķirīgas nāves zonas, kurās šķiet ir ārkārtīgi bīstami būt augsta ranga ASV zinātniekam. Pirmkārt ir tā sauktais tehnoloģiju ceļš, kas stiepjas no Masačūsetsas līdz Alabāmai. Viena no pirmajām šajā schēmā bija Eimija Eskridža, kura nomira 2022. gada 11. jūnijā. Pēc varas iestāžu teiktā, viņa nāvi izraisīja paša izraisīts šāviens Hansvilā, Alabāmā. Jasons Tomas pēdējo reizi tika redzēts Wakefieldā, Masačūsetsā 2025. gada 12. decembrī. Viņa ūdenī izmirkusī līķis tika atrasts tuvējā ezerā 2026. gada martā. 3 dienas pēc tam, kad Jason Tomas pazuda, 15. decembrī, Nuno Lureiru nošāva viņa mājas priekštelpā Bruklainā, Masačūsetsā, gandrīz 30 minūšu brauciena attālumā no vietas, kur pazuda Tomass. Taču šīs tendences ir kaut kādā ziņā vismazāk satraucošās, īpaši, kad redzat pārējos 2 datu kopumus – Ņūmeksikas kopu un Kalifornijas kopu. Kalifornijā satriecoši tuvu NASA reaktīvās kustības laboratorijai, jeb JPL un Caltech, mums ir vēl 4 aizdomīgi vārdi, ko pievienot sarakstam. Maikls Deivids Hicks tika atrasts miris savās mājās Sanlendā 2023. gada 30. jūlijā. Franks Maivalds nomira no nezināmiem iemesliem Losandželosā 2024. gada 4. jūlijā. Monika Reza pazuda pārgājiena laikā Votermena kalnā netālu no Losandželosas 2025. gada 22. jūnijā. Un 2026. gada 16. februārī Karls Grilmejers tika nošauts uz savas lievenī Lano Antilopu ielejā. Tas nozīmē, ka katru gadu kopš 2023. gada Kalifornijā ir pazudis vai miris kāds ievērojams zinātnieks. Šī lietu sērija ir pazīstama kā aviācijas un kosmosa koridors, un Ņūmeksikā, ko izmeklētāji dēvē par kodola koridoru, situācija izskatās tikpat drūma. 2025. gada maijā bez pēdām pazuda Losalamosas iedzīvotājs Antonijs Čaves. Mēnesi vēlāk, jūnijā, arī Losalamosas iedzīvotāja Melisa Kasaisa pēdējo reizi tika redzēta Ejampa štata autoceļu ar numuru 518 talpā, pirms viņa pazuda. Pēc mierīga jūlija šī biedējošā parādība atkal parādījās augustā, kad pazuda Stevens Garcia. Viņu pēdējo reizi redzēja aizejam no savām mājām Albukerkē ar pielādētu pistoli, taču viņš mājās atstāja gan telefonu, gan maku. Un 2026. gada 27. februārī atvaļinātais ģenerālmajors Viljams Nīls Makaslens izgāja no savām mājām un vairs neatgriezās. Kopš 2022. gada vismaz 11 zinātnieki ir miruši vai pazuduši bez vēsts, un kopā ar vienīgo izņēmumu Hansvilā šie gadījumi ir koncentrēti 3 galvenajos karstajos punktos visā ASV. Bet tas ir tikai tad, ja skatās uz kopējo ainu kartē. Kad sākat iedziļināties detaļās, lai patiesi saprastu šeit iesaistīto zinātnieku kopīgās iezīmes, ir gandrīz neiespējami izvairīties no sajūtas, ka asinis sastingst. 4 nodaļa – medīti un bailēs. Līdzīgi kā nāvi sērija 80. gados, visi šie pētnieki bija iesaistīti aviācijas un kosmosa vai aizsardzības nozarē kādā veidā. Viens bija bijušais planētu zinātnieks reaktīvās kustības laboratorijā, savukārt cits strādāja kā inženieris pie modernām zemes novērošanas sistēmām, kas saistītas ar NASA misijām tajā pašā iestādē.
Citi bija pavadījuši gadus tehniskos vai atbalsta amatos, kas saistīti ar nacionālajām laboratorijām, piemēram, Los Alamosas un Kanzasas pilsētas Nacionālās drošības kampusu, strādājot jomās no materiālu zinātnes līdz loģistikai un infrastruktūrai. Šī tendence turpinās arī akadēmiskajā vidē un augsta līmeņa pētniecībā. Plazmas fiziķis, kurš vada darbu MIT Plazmas zinātnes un kodolsintēzes centrā, parādās tajā pašā plašākajā tīklā līdzās pensionētam Caltecha pētniekam, kurš pazīstams ar ieguldījumu eksoplanētu un tumšās matērijas pētījumos. Papildu saiknes sniedzās līdz NASA Maršala kosmosa lidojumu centram un pat līdz augstākajai vadībai gaisa spēku pētniecības laboratorijā. Viņi visi atbilst līdzīgam modelim kā satraucošā Marconi nāvi sērija pirms gadu desmitiem. Taču tikai nedaudz gadījumi visā šajā ir dīvaināki un satraucošāki par Eimijas Eskridžas, pašpasludinātās antigravitācijas pētnieces no Hansvilas lietu. Viņa bija Eksotisko zinātņu institūta dibinātāja un izpilddirektore, pētniecības organizācijas, kas koncentrējās uz progresīvām piedziņas sistēmām, nulles punkta enerģiju un antigravitācijas tehnoloģijām. Savā dzīves nogalē Eskridža acīm redzot kļuva ārkārtīgi paranoiska attiecībā uz savu darbu un sāka baidīties, ka viņu izsako cilvēki ar kādu īpašu interesi par to, ko viņa dara. Šī paranoja kļuva tik nopietna, ka viņa nolīga bijušo britu izlūkdienesta darbinieku, lai viņu pieskatītu, taču, diemžēl, ar to izrādījās nepietiekami. Viņa apgalvoja, ka ir piedzīvojusi fiziskus uzbrukumus, piemēram, apdegumus no kāda nezināma veida virzītas enerģijas ieroča, kā arī psiholoģiskus uzbrukumus, piemēram, vajāšanu un pastāvīgu novērošanu. Un tāds pats liktenis piemeklēja arī Eskridžu, kuru atrada viņas mājās mirušu ar šautu brūci un pamestu šaujamieroci netālu. Tas šķita diezgan vienkāršs un acīm redzams gadījums savā ārkārtīgi traģiskajā veidā. Tomēr viens no Eskridžas draugiem ziņoja par ziņu, ko viņa it kā bija atstājusi viņam pirms savas nāves, lai viņš to izplatītu. Un tajā bija rakstīts: ja redzi kādu ziņojumu, ka esmu izdarījusi pašnāvību, tad es noteikti to neesmu darījusi. Ja redzi kādu ziņojumu, ka esmu pārdozējusi, tad es noteikti to neesmu darījusi. Ja redzi kādu ziņojumu, ka esmu kādu nogalinājusi, tad es noteikti to neesmu darījusi. Protams, cilvēka vārdi šādā ārkārtējā psiholoģiskā stāvoklī noteikti ir jāņem vērā. Eskridžas tēvs teica, ka viņas nāve nav bijusi pilnīgi neparasta, ņemot vērā hroniskās problēmas, ar kurām viņa bija saskārusies visu savu dzīvi. Ko tas viss nozīmē? Visticamāk, gandrīz neko. Aplūkojot šo jautājumu ļoti detalizēti, ņemot vērā gan nāves cēloņus, gan katra iesaistītā cilvēka darba specifiku, ir ļoti maz ticams, ka tas būtu kas vairāk par nejaušām dzīves un nāves traģēdijām visiem iesaistītajiem. Un patiesībā daudzos gadījumos pazudušo un mirušo tuvi draugi un ģimenes locekļi ir nosaukuši tiešsaistē izplatītās sazvērestības teorijas par saviem mīļajiem par absurdiem un izmantojošiem. Bet, ja tu strādā aviācijas un kosmosa nozarē, droši vien nenākt par ļaunu būt mazliet piesardzīgam katram gadījumam. Jo šādas sakarības mēdz palikt, klusi sēžot tev prāta kaktā ilgi pēc tam, kad šķiet, ka fakti jau ir noskaidroti. Tagad ej un noskaidro, kāpēc visi, kas bija saistīti ar JFK, pēkšņi un noslēpumaini tika nogalināti, vai arī noskaties šo.